Esiet mīļi sveicināti visu Ogres domas podkāstu skatītāji, klausītāji. Mani sauc Dainis Pandars, un šodien man būs domino spēle un domino saruna ar sociālā uzņēmuma TipTip, es teiktu vēl tiptip.lv, vadītāju Noru Hendriksoni. Labdien! Sveicināti. Jā, paldies, Nora, kad tu vari būt šeit, un man būs ļoti interesanti dzirdēt par šo uzņēmumu, kur tu vadīji, tā darbību, un es dzirdēju pats interesants stāsts, cik tas ir bijis nozīmīgi kādiem cilvēkiem. Un jā, un tajā pat laikā, ja tev būs vēl, tu varēsi arī uzdot man jautājumus, un mēs to varam darīt caur domino spēli. Darīsim tā. Ja? Nu, labi, nu tad kā tad domino mēs sākam? Mēs ņemam domino, un mēs viņu, patīk viņu mēģināt izgāzt. Un tad ir tas redz, kā izgāzāmies. Un, jā, nu tad mēs varam sajaukt un mēģināt. Nav konkrētā secībā. Es vienreiz spēlēju ar ir tas saucamais triku meistars, tāds edžu sogrē. Un es domāju, ka viņš spēlē domino, varbūt kā triku būs uztaisījis, bet nē, viņš man zaudēja. Labi, tas tā. Bet te tu vari ņemt sev 7 kauliņus, kas ir tev 7 potenciālai jautājumi. Labi. Arī man varbūt sanāks vairāk. Un līdz ar to katrs kauliņš, ja tev nebūs ko likt, nu, tad tev būs jāņem papildus, vai es. Nu, un tad, ja nav, tad jāizlaiž gājiens. Tā, nu man ir mani 7. Paldies, man arī ir. Jā, nu tad mēs šos nedaudz pabīdam tālāk. Nu, mazākais dubultais, nu, man liekas, mazāks dubultais par šo laikam nav, tad es tad sākšu. Jā, varbūt tu vari pastāstīt, kas ir, ar ko nodarbojas TipTip LV un kad tas sākās, varbūt tādu ievedu vēsturu. Ko nozīmē TipTip? Kāpēc TipTip? TipTip LV, tirdziņš invalīdiem, pensionāriem. Super. Tip. Un otrs tip ir angļu valodā tip, ir dzeram nauda. Jā. Maksājums par labi padarīt darbu. Labs. Tas ir tas atšifrējums, kāpēc ir TipTip LV. Un TipTip LV ir radies pirms 3 gadiem. Tajā brīdī, kad pandēmija bija, faktiski sāka savu uzvaras gājienu, un bija septembris, oktobris, bija skaidrs, ka pamazām viss kaut kas slēdzas ciet. Un es biju no tiem cilvēkiem, kas pirms tam parasti uz Ziemassvētkiem gāja uz tirdziņiem, kur tirgoja senioru un cilvēku ar invaliditāti radītas lietas. Bija VFA un bija stacijā un citās vietās. Un es apmeklēju šos tirdziņus. Es biju ar šiem autoriem runājusi, sapratusi, ka viņiem ir svarīgi arī tā saruna ar pircēju un arī, ka viņiem ir nozīmīgs tas finansējums, ko viņi saņem. Un man bija skaidrs, ka visticamāk tirdziņu nebūs. Un finansējumu viņiem nebūs. Un tad bija jautājums, ko ar šo darīt. Un es ideju izstāstīju savai kolēģei Agnesei, mēs toreiz tajā laikā strādājām kopā skolā, un mēs sapratām, ka mēs varam veltīt savu laiku, prasmes un to, ko mēs varam izdarīt, lai izvietotu vismaz daļu no šīm precēm internetā. Tāpēc tāpat TipTip LV, kas ir interneta vietne, kurā ir iespējams iegādāties senioru un cilvēku ar invaliditāti radītas lietas. Tad pamazām pagājušajā gadā jau mums radās arī klātienes vietiņa Ogrē, kur mēs bijām Malkalnes prospektā, bet šobrīd mums ir brīnišķīgi iespēja, mēs esam Zelta Liepā, un produkciju ir iespējams iegādāties arī ikdienā klātienē, tajā brīdī, kad Zelta Liepa ir vaļā, vai tad, kad ir vaļā Turisma informācijas centrs. Kuros laikos tas ir? Varbūt cilvēki dzirdot, grib aiziet? Jā, noteikti. Šobrīd ir iespēja apvienot garšīgu paēšanu Zelta Liepā no 4 pēcpusdienā līdz pēdējiem apmeklētājiem. Katru dienu? Vai... Katru dienu. Arī sestdienas svētdienās? Jā, arī sestdienās un svētdienās. Tad no 4? Līdz 8 vakarā. Jā. Bet tāpat laikā mums ir ļoti laba sadarbība arī ar Turisma informācijas centru, kurš ir tajā pašā ēkā. Un ja kāds aizies agrāk, viņu laipni ievedīs un parādīs, un būs iespēja iegādāties arī agrāk. Tā kā faktiski
Es teiktu, ka no 10 rītā līdz 8 vakarā Zelta Liepā var aiziet, apskatīties. Taisnība, mēs tur nevaram izvietot visu produkciju, jo šobrīd mūsu produkcijas apjoms ir vairāk kā 1000, jā, jo mums ir tuvu pie 70 autoriem. Bet lielu daļu produkcijas tur var apskatīties. Protams, to, kas ir šobrīd aktuālākā. Piemēram, vilnas zeķes un cimdiņi ir tur visi. Vasarā droši vien, ja mēs vēl tur varēsim būt, tad cimdi un zeķītes tur nebūs, bet tur būs citas lietas. Tā kā jā, jūs esat laipni gaidīti. Un kas ir nozīmīgi Zelta Liepā, ja jūs nāksiet uz kafēnīcu, jūs arī apkalpos cilvēku ar īpašām vajadzībām, jo šī arī ir kafēnīca, kurā strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un tā ir, manuprāt, tāda ļoti laba tāda simbioze un sadarbība, ka mēs nekādā ziņā kā uzņēmumu neejam viens otram pretīm, bet palīdzam un parādam patiesībā, cik daudz šie visi cilvēki var izdarīt. Jā, man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas lēnām tiek klausītas padomu laikā ieliktais, ka mums nav invalīdi, mums nav seksa un visā citas lietas. Jā, bet īstenībā, man liekas, ka mēs visi esam ar īpašām vajadzībām, teiksim, es zinu, ka maniem bērniem ir katram sava īpašā vajadzība, kas viņam ir svarīgs, vai ne, un reizēm mums ir tādas, man liekas, nepareizas priekšstats. Tāpēc ļoti interesanti dzirdēt. Un internetā var redzēt vairāk preču? Jā, internetā var redzēt vairāk preču. Internetā var nopirkt 24/7. Un tajā brīdī, ja jūs nopērkat internetā, tad izsūtīts tiek nākamajā darba dienā. Vēl kas būtiski, interneta pirkumi jums vienmēr arī tiks iesaiņoti, tā, lai jūs viņu varētu uzreiz pasniegt arī kā dāvanu. Un kas mūsu pircējiem parasti patīk, jūs vienmēr saņemsiet līdzi nelielu stāstu par pašu autoru. Jūs zināsiet, jo produkcijas cenu tātad nosaka autori, un viņi saņem naudiņu, kādu viņi ir noteikuši, par kādu viņi vēlas šo preci pārdot. Un jūs nopērkot attiecīgi zinat, ka jūsu naudiņa aiziet pie konkrētā autora. Bet jūs arī varat izlasīt stāstu par šo autoru. Piemēram, vai tā ir Maldas kundze no Ogres, kura veido māla traukus. Vai tā ir Albīna no Līvāniem, kura āda zeķes un veido dažādas rotas. Jā, tas veido to personisko sajūtu, ka jūsu nauda neaiziet kaut kur uz Ķīnu vai kaut kur. Jā. Bet jā, ka jūs savu naudiņu ļoti konkrētam cilvēkam atstājat Latvijā. Jā, man liekas, tik ļoti personizētu pieejas pat īsti neesmu daudz kur dzirdējis, kad es zinu, ka šis cilvēks turēja savās rokās to un veidojas. Tā personīgā piesaiste, jā, ļoti interesanti. Tas bija tas, ar ko kas mums jau iesākot likās ļoti, ļoti svarīgi, jo, protams, adītu zeķu ir milzum daudz, tieši tāpat kā ādas somas var nopirkt dažādas, bet, ja jūs nopērkat ādas somu Tip-Tip.lv, jūs zinat, ka viņi ir veidojis Ralfs. Ralfs ir cilvēks no Ķeguma, kurš ir ratiņkrēslā, un naudiņa nonāk pie viņa. Un mums bija svarīgi atrast, faktiski šajā lielajā tirgus nišā, kurā var nopirkt visu, ar ko tad mēs būsim citādāki. Un šis, laikam, ir tas, ar ko mēs esam citādāki, mazi, personiski. Tāpat laikā tas mums netraucē apkalpot arī lielākus pasūtījumus, arī korporatīvus. Jā, mēs neesam tik ātri. Pie mums nevar pasūtīt 30 pārus zeķu 2 nedēļas pirms tam, jo vienkārši seniori to nevar tādā ātrumā izdarīt. Bet tas, ko mums pircēji parasti arī saka, ka caur šīm lietām var sajust to sirsnību, to pievienoto vērtību, to, kas tas ir darīts, nevis tāpēc, ka man tas ir jādara obligāti, bet tāpēc, ka es to mīlu darīt. Un, jā. Jā, man liekas, ka tas ir tā ļoti īpaši, jo es dzirdēju vienu stāstu par kādu cilvēku, Covid laikā, māmiņa bija nomirusi un bija janvārī, viņa bija jāapglabā, un bija vaļā tikai pārtikas veikali, un nekur šādas preces nevar nopirkt. Tad tieši caur Tip-Tip.lv bija iespēja pasūtīt sedziņu, pasūtīt šallīti to, lai, kā saka, to māmiņu tādā siltumā tā kā ietērpt. Un es zinu, ka tam cilvēkam tas bija ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi, tas, ko jūs darat, un es ticu arī tiem senioriem, kuriem bija tā iespēja Covid laikā, jā, arī realizēt šo precību, tas ļoti svarīgi.
Un faktiski tas turpinās arī. Covid laiks bija tāds pamatimpuls, lai mēs to pamanītu, bet tagad jau darbojoties 3 gadus, tas, kas ir redzams, ka šiem cilvēkiem šis atbalsts ir nozīmīgs tamdēļ, ka ir daļa meistaru, kuri nevar iziet no savas darba vietas. Mums ir, piemēram, autoradītāja, kura kopja blakus istabā gulošu vīru. Un viņa nevar aizbraukt uz tirdziņu, viņai pieved klāt pārtiku. Šādi stāsti ir vairāki. Protams, tāpat laikā šie cilvēki arī nav tie, kuri ir ļoti, kuri ērti jūtās ar modernām tehnoloģijām, lai viņi varētu ievietot visu savu produkciju pārdošanai. Tāpat laikā viņi ir tie, kuriem, piemēram, tie saņemtie 20 eiro, iespējams, ir daudz nozīmīgāki kā kādam citam. Bet es negribu teikt, ka mums visi ir ļoti smagi stāsti. Tā nav. Mums ir cilvēki, kuri to dara arī tamdēļ, ka viņiem tas ļoti patīk un viņi bez tā varētu izdzīvot. Bet starp mūsu autoriem ir stāsti, kuros mums bija viena autora, kurai sen nekas nebija nopirkts, un viņai nopirka 2 pārus zeķu. Un es sapratu, ka man viņai jāpiezvana. Man bija sajūta, ka viņai tas varētu būt nozīmīgi. Un mēs sazinamies, un es saku, man jums ir laba ziņa, no jums ir nopirkta 2 pāri zeķu. Un es saņemu atpakaļ atbildi, labi, tad es braukšu šodien uz aptieku, jo tad man zālēm pietiks. Man arī tagad stāstot, iet šarmuļi cauri, bet, nu jā, tas ir tas, kāpēc mēs to daram, jo viņiem tiešām tajā naudas izteiksmē arī tās nelielās summas dažkārt ir ļoti nozīmīgas. Tāpat laikā, protams, tas ir arī absolūti tāds sociāls darbs, jo mums ir reizes, kad mēs vienkārši stundu norunājam. Mums atnāk autors, atnes savu produkciju, un viņam ir pilna sirds. Un mēs ar viņu sēžam un runājam, dzeram tēju, bet viņš aiziet varbūt mierīgāks, varbūt piepildītāks, varbūt ar to sajūtu, ka viņš nav viens. Un nu, tas ir tas papildus, ko mums sanāk darīt, kas, manuprāt, nav mazāk nozīmīgi. Un dažkārt arī, kad šie autori atnāk pie mums un satiekās kopā un parunājas, tad viņi saka, nu, kā tu mēs tur tantes vecas runāsim, mēs jau tikai par seriāliem un slimībām. Bet tas jau nekas. Viņi atnāk un viņi par to parunā, jo iespējams viņiem mājās nav ar ko parunāt par seriāliem un slimībām, jo mēs savā ikdienā bieži vien mēs esam steidzīgi un mums nav laika apsēsties un parunāt ar to senioru, bet viņš varbūt jūtas vientuļš. Jā, jo es dzirdēju, ka ir cilvēki, kuram ir bijuši arī daudz naudas, bet viņš ir pazaudējis ģimeni, visu kaut ko. Un tā laima prieka sajūta tik un tā nav, un viņš meklē kādus, kurā varētu kaut vai parunāt. Un ar to ne jau tās materiālās lietas ir tās, kas to sirdi silda, viņas dod iespējas, ja, bet mums jau sociāls būtnes, mums ar naudu parunāties būtu tā muļķīgi, vai ne, bet ar dzīvu personu, kas tev dzird, tas ir svarīgi. Jā, es gribētu, ka mēs varētu redzēt kādu bildi no veikaliņa, vai mēs varam uzlikt, jā, kas ir zelta liepā. Aha, te mēs redzam, ir gan zeķītes, jā, mēs redzam, šīs bildes, kuras jūs redzēsiet pamatā, ir no brīža, kad mēs vēl bijām Malkalnes prospektā, kurā šobrīd mums ir noliktavas telpa vai tāda telpa, kurā mēs varam satikties ar autoriem, bet produkcija būtībā ir liela daļa tieši šīs produkcijas ir arī zelta liepā. Tātad pamatā, protams, adījumi un tamborējumi. Arī glezniņas. Jā, par tām es arī pastāstīšu šīs atsevišķi, bet klasiski vecmāmiņa ada vai tamborē. Nu, tāpēc jāsaka, tiešām visvairāk ir adījumi un tamborējumi. Par gleznām. Gleznas ir no klubā Spāzija. Tās ir sievietes, kuras glezno grupā, un viņām visām ir vēzis. Un tā ir, Aspāzija ir tāda atbalsta grupa šādām sievietēm, jo tas mūsu sadarbības princips ir tāds, ka mēs sadarbojamies gan ar individuāliem cilvēkiem, gan arī dažādām biedrībām. Arī Rūpju bērns, piemēram, mums ir, kas ir cilvēki ar garīgā attīstības traucējumiem un līdzīgi. Un jā, tā produkcija līdz ar to veidojas dažāda,
ja iesākumā tie bija faktiski tikai adījumi un tamborējumi, tad tagad man jāsaka, ka es esmu lepna. Mums ir ādas izstrādājumi, mums ir klūgu izstrādājumi, mums ir finieru izstrādājumi, mums ir rotas, mums ir rotaļlietas. Krūzītes, māla izstrādājumi, sveces, mums pat ir grāmata, kuras autors arī ir seniors, kurš pats par saviem līdzekļiem ir izdevis šo grāmatu. Un, jā, tas klāsts paplašinās. Un faktiski jau tas, ko šie cilvēki var, kaut mums katram būtu tik daudz varēšanas un gribēšanas darīt, jo tās sarunas tiešām viņas ļoti, viņas pašu audzina ļoti. Nevis čīkstēt, bet iet un darīt. Jo es vienā reizē sazvanījos ar Līgu. Līga ir neredzīga un bija ziema, un viņa ir no Rīgas. Es saku, sveiki, Līga, ko tu dari? Tīru sniegu. Man likās, kā? Viņa saka, jā, un tad man kaimiņieni pienāk un pasaka, ka nav gan rūpīgi notīrīts. Bet tas ir tas, kāpēc šie cilvēki mēģina darīt, un mēs varbūt pat dažkārt nepamanam šo viņa vai invaliditāti vai vecumu, bet viņi dara. Un kaut mēs katrs darītu tik daudz, tad jau viss būtu labi. Jā. Nu, neatturēšu tevi no tevi jautājumu. Man nav ko uzlikt, Dani. Nē, nu tad tev ir jāņem, ja nē, tad jāizlaiž. Es ņēmu vienu jaunu. Nē, šodien nav mani jautājuma diena. Labi, tad nu, es atvainojos, turpināsim. Ceru, ka tev būs varbūt piecinieks. Derēs. Derēs. Nu, turpināt to sarunu, nu, Man tā liekas, kad mēs jau nedaudz runājam arī pirms raidījuma, ka nereti tajā progresīvajā laikā, ko mēs daudz saucam, ja, kad tie vecie seniori, vecie cilvēki asociējas ar kaut ko vecu, senu, ka tas vairs nav tik svarīgs. Nu, invalīdi, tas vārds invalid angliski nozīmē tā kā arī nederīgs, ja kaut kādā ziņā, arī rada tādas stereotipus. Nu, kā tev liekas, cik ir liela problēma mūsdienu sabiedrībā ar attieksmi pret cieņpilnu attieksmi pret senioriem un cilvēkiem ar, varbūt kustību traucējumiem vai invaliditāti? Es gribētu ticēt, ka kļūst labāk. Es gribētu domāt, ka mēs kļūstam pieņemošāki. Tāpat laikā to veicina arī likumdošana. Būsim godīgi, jo šiem cilvēkiem tiek sniegts papildus atbalsts kaut vai tam dēļ, lai viņi izkļūtu no mājas un lai mēs ieraudzītu, ka viņi tiešām ir. Viņiem tiek organizēti arī pasākumi, proti, jo tieši tas, ko tu minēji, ka iepriekš mums bija stāsts par to, ka šo cilvēku vienkārši nav, bet patiesībā jau mēs viņus vienkārši neredzējām. Un īpaši, ja viņi var iziet ārā no mājas. Jā, tieši runājot, šobrīd tieši par invaliditāti runājot. Un tā mana pieredze rāda, ka patiesībā viņi var ļoti daudz. Viņiem ir jādod iespēja, bet, piemēram, ja tas ir darbs pie datora, tad bieži vien tas darbinieks nebūtu nav sliktāks, viņš pat dažkārt ir atbildīgāks un labāks. Jā, viņam ir jāaprīko īpaša darba vieta, bet, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi viņiem dot šo iespēju. Tas nenozīmē, ka viņi visi būs apzinīgi, bet tāpat kā mēs visi, tā teikt, ejošie neesam vienādi. Mēs katrs esam individuāli, atšķirīgi. Tādēļ man prieks, ka mēs viņus pamanam. Līdzīgi kā izglītībā, ka mums katram ir jāatrod sava pieeja. Arī šeit, bet tas ir arī jebkurā profesijā. Katram mums ir savas stiprās puses, katram savas vājās puses. Ja mēs atrodam lietu, ko šis cilvēks var darīt, tad tā ir viņam iespēja uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tā ir arī mums iespēja sajust, ka mēs varam darīt faktiski labu darbu, un tas kopējais ieguvums jau ir lielāks. Par veciem cilvēkiem, jeb par senioriem, sakot, man kopumā prieks, ka pēc 50 gadiem mēs vairs neuzskatām, ka cilvēks ir vecs. No vienas puses. No otras puses, man kopumā prieks, ka mēs spējam dzīvot ilgāk. Taisnība, mums nav vairs īsti to vecmāmiņu, kuras 50 gados var pavadīt laiku ar mazbērniem, jo vienkārši vēl ir jāstrādā.
Bet es ļoti, ļoti ceru, ka arī tā, ka ekonomiskā labklājība uzlabosies tā, lai cilvēks varētu saņemt cieņpilnu pensiju, bet es arī apzinos, ka tas ir ilgtermiņa jautājums. Tāpat laikā, protams, mūsu valsts jau pastāv pietiekami ilgi, un man ir ļoti žēl redzēt, jo mums arī ir autori. Mums ir autori, kuriem pensija ir 390, 400 mazliet pāri eiro. Un, manuprāt, tas nav cieņpilni. Un tas nav būtiski, kurā valsts iekārtā tas cilvēks ir strādājis vai līdzīgi. Bet man gribētos ticēt, ka tad, kad mēs dosimies pensijā, ka mums būs cieņpilnas vecumdienas, tas, ko es varētu lūgt katram, kurš šobrīd ir kustīgajā vecumā, veltiet mazliet vairāk laika tiem cilvēkiem. Varbūt kādu smaidu. Varbūt vienreiz pie kases vienkārši pasakiet, ka jūs samaksāsiet viņa vietā. Tās mazās lietas, kuras jums neko dzīvē daudz nemainīs. Jums būs sajūta, ka jūs esat izdarījis kaut ko labu, bet tam cilvēkam iespējams tas būs jaukākais brīdis nedēļā. Un, tas ir tas, kā mēs varam viņiem palīdzēt, pat tad, ja mēs nevaram tiešām tādas lielas lietas izdarīt, jo viss jau sākās no mazajām lietām. Bet tajā laikā tomēr man dažreiz satrauc varbūt tā attieksme, kad mēs ceram, ka būs labāk, bet tajā laikā tāda, tā kā liekas, ka, vai nav tā, ka ir sliktāk nekā bija pirms 20 gadiem tā attieksme pret senioriem? Tas, kas mainās, manuprāt, šī brīža paaudzē, nav vairs tādas automātiskas cieņas no jaunākiem cilvēkiem, tāpēc vienkārši tāpēc, ka cilvēks ir vecāks. Jā. Vai vienkārši tāpēc, ka viņš ir, izglītībā vai pakāpē augstāks. Tas ir mainījies. Labāk vai sliktāk? Personisks viedoklis sliktāk, sociologi droši vien teiks, bet tāda vienkārši ir šis laikmets, tāds viņš ir. Viņš ir sliktāks. Viņš ir tāds. Vai viņš ir labāks vai sliktāks? Mani drusku biedē, varbūt, ja mēs skatāmies tādā ilgākā nākotnē, vai šāda attieksme ilgtermiņā veicinās attīstību izteiktu. Jo ir jau lietas, kuras mums tomēr ir vērts pamācīties no vecajiem gudrajiem. Un ne jau velti, tā teikt, indiāņiem bija vecie gudrie un arī latviešiem, ka tās lietas, kurām šie cilvēki ir gājuši cauri, jā, viņi varbūt ir lēnāki, varbūt viņi ir ietiepīgāki, varbūt viņi ir kaut kur tikai pie sava viedokļa pieturās, bet vismaz uzklausīt, es domāju, ka mēs iegūtu vairāk. Jo arī skatoties uz TipTip.lv autoriem, līdz ar viņiem dažas prasmes aizies. Jo, piemēram, šobrīd nav vairs moderni mācīties aust lielvārdas jostu vai knipelēt. Mums ir meistari, kuri knipelē, viņi ir vienīgā, kur šobrīd ogrē knipelē, vismaz cik mēs zinām. Un knipelēt, tā ir ļoti smalka tehnika, kurā ir tāds liels spilvens, kurā sasprauž adatiņas un tad kustina dažādi tādas vālītes, uz kurām ir uzstīts diegs, un tad veido dažādas, tur var veidot dažādas formas. Raksts sanāk mazliet līdzīgs tamborēšanai, bet tas ir daudz smalkāks darbs. Un, kā viņa pati saka, viņa to var darīt tikai vasarā, jo ziemā ir par maz gaismas. Bet jā, tās ir tādas dažādas prasmes. Protams, mēs jau varam teikt, ka mēs bez tā visi iztiksim. Mums būs Ķīnā saražots un atvests. Jā, bet vai mēs caur to būsim kulturālāki, bagātāki, emocionālāki? Es šaubos. Tur būtu gandrīz jātaisa tādas papildus vēl ne tikai šo autoru produktu, bet meistarklases, kur par atsevišķu samaksiņu gandrīz var braukt, mācīties, tik kādam tas jāorganizē. Bet, Jā, mēs par to esam domājuši, mēs esam arī dažas meistarklases rīkojuši, jā, jo arī, lai cik tas jocīgi nebūtu, arī zeķis papēdi var uzadīt vismaz 4 veidos, un mums ik pa laikam ir diskusijas autoriem, un viens saka, ka tā kā es daru ir pareizi, un otrs saka, nē, tā kā es daru ir pareizi.
Jā, tā kā... Tad... Interesanti, jā. Labi, skatāmies, varbūt tev ir tomēr... Man ir dubultais piecinieks. Kāds interesants mums sanāk raksts. Mans pirmais jautājums būs, ja vajadzētu pastāstīt, kas ir Dainis Panders? Tad viens ir šo vārdu salikums Dainis Panders, kas, protams, stāvējas personības, kas ir cilvēks pēc mana skatījuma, kuram ir gars ar dvēseli, bet mājošajā ķermenī. Līdz ar to jūs redzat Daņa Pandera ārējo fasādi, kas viņa bioloģiskais dzīvoklis. Bet iekšpusē tas ir vīrietis, kurš ir laimīgi precējies, kurš tic, ka dzīvība nav pati pa sevi radusies, bet tā ir radīta, kas tic, ka katrs cilvēks ir ļoti, ļoti vērtīgs un kurš grib stāstīt par to, ka ir dzīvē jēga, un ja mēs esam radīti, tad mēs esam radīti ar nodomu no augstākas personības, kas patiesībā grib mums palīdzēt, bet bieži vien mēs negribam sadzirdēt. Un kaut kādā ziņā Dainis Panders ir arī vīrietis, kurš arī šajā zemes dzīvē grib kā vīrietis arī dzīvot un censties kaut ko darīt lietas labā. Tas viss iekodējas zem vārda Dainis Panders. Un kas būtu turpinājumā? Kas ir dzīves jēga? Tad vārds jēga manā skatījumā ir kaut kas, no kā ir kaut kāds labums. Respektīvi, ja mums ir telefons, tad kāds labums ir no telefona. Jo parasti cilvēki skatās to otrā, viņi saka, kāda jēga man ir no dzīves, vai ne? Kāda ir šī dzīve jēga? Kāds labums viņai man ir. Bet, ja mēs pastamies telefonam, telefons patiesībā viņa būtība ir nevis kāds labums viņam ir no pārējiem, teiksim tā, bet ko viņš var dot. Un es pat teiktu tā, kāds ir labums no Daņa Pandera šeit virs zemes cilvēkiem. Kāds no manis ir labums. Jo tad, kad mēs realizējam sevi un ieraudzam, ka esam noderīgi, mūsos parādās jauna vēlme dzīvot. Ja, tāpēc daudz cilvēku saka, kāds no manis labums, tiem pašiem senioriem, kāds no manis labums, kāda jēga vairs no manis dzīves. Ja nevienam nav vajadzīgs manis preces, nevienam nav vajadzīgs es. Tāpēc primāri es domātu, kādu labumu es spēju un varu dot ar tiem talantiem, tām spējām, tiem resursiem, kas ir man, ko es spēju dot citiem cilvēkiem. Un otrs ir, ja kāds man ir piešķīris jēgu, kas tad viņš ir? Ja tāds ir, es esmu pieredzējis, ka ir tāds radītājs, tad attiecības ar viņu piešķir dziļāku jēgu. Teiksim, viens ir, ko es varu darīt, bet otrs, kāpēc tieši man tas un ar kādu nodomu, to es varu atrast tikai pie tā, kas man veidojas. Līdz ar to priekš manas dzīves jēga ir atrast attiecības ar to, kas tevi radījis. Tāpat kā bērniem, kas bērnam, viņiem ļoti svarīgi saprast, kas ir viņu bioloģiskie vecāki. Tāpat arī mums garīgi, man liekas, vajadzīgs saprast, kas ir mums radījis. Un otrs, ko tad es šeit, šajā zemes dzīvē, ko es varu labu dot citiem? Priekš manis tas salikās un priekš manis atvērās, kāpēc es dzīvoju un kas ir mans radītājs. Tā, priekš sevis tā es atbildēju. Labi, jauki, paldies. Jā. Tā, ko, tad mans, jā, varbūt nedaudz par to, varbūt ir kāds seniors, kas skatās un viņam interesē, man arī ir kaut kas, ko dot, un kāda ir iespēja, vispār kādiem vēl pievienoties tiem 70 autoriem, un jā. Kā tas notiek, vai ne? Jā, un kā tas arī notiek, vai ir noticis kaut vai? Jā, tātad šobrīd mēs pārstāvam gandrīz 70 autorus. Tas, kas mani ļoti priecē, mums ir plaša reģionālais pārklājums. Nav tik Ogres novads. Bet mēs sākām Ogres novadā. Un ar to mēs, allaži lepojamies, un mēs vienmēr teiksim, ka mēs esam dzimuši Ogrē, jo
Tas bija ļoti nozīmīgi, jo mēs iesākām Ogrē, un mums veidojās ļoti laba saruna arī Ogres domē ar domas pārstāvjiem, tad, kad mēs iesākām, un mēs šeit iesākām ar rokdarbinieku pulciņu Kamolītes, ar kuriem arī, tā teikt, šīs ir mūsu saknes. Tas, kuru mēs šobrīd esam izpletušies, mums ir tālākais gals uz vienu pusi, mums ir līvāni, no kuriem mums ir autori, uz Kurzemes pusi mums ir brocēni, un uz Igaunijas pusi mums ir valka. Jo, nu tas arī nav vēl tā teikt, nav tā, ka pavisam nav kur izplasties, bet kopumā, jā, autori mums ir no dažādām vietām, un viņi ir gandrīz 70. Un Ogres novada, cik jūs mēram? Es teiktu, ka apmēram procenti, kādi 40 noteikti ir Ogres novada. Jā, mēs esam, šī ir mūsu bāzes vieta, šīs arī. Un arī tajā brīdī, kad mums pievienoja Ikšķili, tad arī uzreiz mums paplašinājās, jo mums bija diezgan daudz autoru no Ikšķiles, vēl joprojām arī ir, jo arī tur mums ir laba sadarbība ar viņu rokdarbinieku, senioru rokdarbinieku pulciņu. Jā. Jo tieši tā sadarbība jau viens ir tas, ka viņi veidojās viens pret vienu ar autoru, bet viņas veidojas arī ar organizācijām, kuras apvieno šos autorus. Lūk. Un līdz šim mēs tiešām arī laipni aicinājām, un mums pievienojās diezgan regulāri jauni autori. Tieši šajā brīdī mēs esam mazliet iepauzējuši. Man arī šorīt zvanīja viena autori, un ir tā, ka es piefiksēju kontaktus, bet mēs šobrīd meklējam sev kapacitāti, lai mēs varētu turpināt to darīt, lai mums būtu kas to dara, un tamdēļ jā, es teiktu, ka ar mums var sazināties pēc kāda laika. Šobrīd mums autoru paplašināšanās jomā ir pauze, jo tiešām arī tiem autoriem, kuri jau šobrīd ir, viņi arī rada diezgan... Viņi vēl joprojām turpina radīt, par ko mēs ļoti priecājamies, un mēs turpinam ievietot viņu darbus palēnām. Jā, nu šo 3 gadu laikā mums ir bijuši arī gadījumi, kad autori aiziet, un man pašai pirmajā reizē tas bija ļoti tāds emocionāls. Iemesls? Viņi nomirst. Jā. Tas un man pirmajā reizē bija ļoti emocionāls šis pārdzīvojums. Es to nebiju es par to nebiju aizdomājusies. Jā. Es arī nebiju aizdomājusies. Jā, un tas pirmajā reizē man bija tā, ka es ļoti jutos tā kā izsista mazliet no laivas. Līdz ar to, jā, mums ir daži autori, kuri vairs pie mums nav, bet nevis tāpēc, ka viņiem ir nepaticis, bet tāpēc, ka viņi vienkārši kā autori vairs nav. Bet es ticu, ka mēs atradīsim veidu, tā teikt, kā turpināt šo visu un kā attīstīt, un tad mēs atkal varēsim aicināt jaunus autorus, jo arī pircēji, viņi priecājās par to, ka produkcijas klāsts paplašinās, ka parādās daudzveidība. Tādā ziņā, jā, mēs droši vien, tā teikt, influenceriem tas šķitīs nekas, bet es lepojos, ka mums ir vairāk kā 1000 sekotāju Facebookā, mums ir Instagram aktīvs profils arī, kurā skatās, jo, jā, mūsdienās laikam bez būšanas šajā sociālajā vidē ir diezgan grūti. Ir labi, ka mums ir klātienes vieta, un tā ir ļoti nozīmīga, tomēr tā tirdzniecība notiek arī caur šo interneta vidi, un jo par pircējiem arī, ja mums sākumā likās, ka tie noteikti tā kā būs vecākas paaudzes, faktiski šobrīd statistika rāda, ka tie vidēji ir, pārsvarā tās ir sievietes, bet vecumā, piemēram, no 26, nu, un tad līdz 60 gadiem. Jā, ka ir arī tiešām tādi jauni cilvēki, kuri nesaka, ka adīt cimdi tas nav stilīgi. Un arī autori, nu, tas kāds, piemēram, varbūt tas adījums, tas arī var būt ļoti interesanti, jo mums bija pirms 2 gadiem mums bija dūraņu pasūtījums korporatīvais, un mums sākumā šis pasūtītājs izstāstīja ideju. Mēs saskatījāmies ar autoriem, nu labi. Adīsim 2 paraugus, uzvedam 2 paraugus, nu vienu tādu klasiskāku, un otru tādu, kā šis pasūtītājs vēlējās. Un mēs skatāmies ar autoriem, nu noteikti izvēlēsies to klasiskāko. Bet pasūtītājs ir tāds kārtīgs vīriešu cilvēks, viņš man vajag šos. Tie, kas ir tie viņi, nu labi. Līdz ar to mūsu autoris ada mājās dūraņus, pelēkus, raupjus, tādus, kā mēs teicām, nu tāds kārtīgs meža cirtēja dūraņus. Un pie vienas no šīm autoriem ienāk mazmeita, viņa saka, ko tu tur radi?
Viņš saka, nedomājies, man tagad tāda duri. Man arī tādas vajag. Un tad šajā gadā mēs arī jau dažas līdzīgas piedāvājam. Mēs sapratām, ka šiem autoriem arī mums ir jomas, kurās mums vienkārši ir jāiet līdzi. Tā var būt adīšana, bet arī adīšana var būt moderna. Un tā teikt, es nesaku, ka ir slikti auseklītes. Mums arī tie cimdi, kas ir, piemēram, dubultie dūraini ar auseklīšiem, ir brīnišķīgi skaisti. Rasmas kundzes, un man liekas, viņi šogad jau visi arī ir izpirkti. Bet tas, ka tas var būt daudzveidīgi. Un tas ir tas veids, kā arī mums uzrunāt šos jaunākos cilvēkus un parādīt, ka varbūt arī viņiem šis ir noderīgi. Jā, es domāju, ka noteikti pajautāt kādiem jauniešiem, nu vai tu gribētu, ar kādiem rakstiem tu gribētu, viņi noteikti būtu citādāk nekā senie raksti. Tu teikti, moderni tie visi tādi kvadrātainās datorspēles, Minecraft. Jā, vai ne? Tādos būtu ļoti stilīgi. Jā, interesanti, jā. Turpināsim tradīciju ar dubultajiem, ja, katru otro. Ir, jā. Nu, bet, protams. Jums ir interesanti. Starp citu, uzvarētājiem būs īpašie domas domino cepumi. Jā, Dan, man tagad būs jautājums sprints. Jums būs izvēles ar 2 variantiem. Jums būs ātri jāizvēlās vai nu viens variants, vai nu otrs. Kafija vai tēja? Kafija. Grāmata vai filma? Grāmata. Rīts vai vakars? Vakars. iPhone vai Androids? Nu, man ir Androids tikai. Klasiskā mūzika vai modernā? Klasiskā. Audi vai BMW? Ford man ir. Bet droši vien Audi, tad es izvēlētu. Salds vai sāļš? Diemžēl salds. Futbols vai tenis? Nu, futbols, jā. Futbols. Suņi vai kaķi? Nu, tā kā sieva alerģija no kaķiem, tad man ir suns. Individuāla spēja lidot vai individuāla spēja būt neredzamam? Laikam man tā lidošana patīk, jo tu no augšas var forši redzēt skan. Pavasars vai rudens? Jā, pavasaris, tas liecina par vasaras tuvošanos, nevis vasaras beigām. Balts vai melns? Balts. Klausīt sirdī vai prātam? Jā, es laikam zinu, kad ar prātu domāšanu varbūt ir ļoti neemocionāli, nejūtīgi, tad ar sirdi domāt, man liekas, ir vairāk dzīve, tāpēc ar sirdi domāt, jā. Labi, paldies. Paldies, ļoti interesanti. Jā, ļoti interesanti rubrika. Es kādreiz pat viesiem tādu taisītu, neesmu taisīt, bet jā, paldies. Tas bija ļoti interesanti. Man šķiet, ka šis ir veids, kā ātri, bet šo te par cilvēku saprast. Jā. Kad ir reizes, kad mums nav ilgs laiks, lai iepazītu, tad šīs ir tādas lietas, jā, kurās var saprast, kurā jomā mēs varbūt esam uz viena viļņa un kurā mēs esam atšķirīgi. Bet atšķirīgi tas nekad nenozīmē slikti. Jā. Tas ir tieši tāpat kā par šiem autoriem. Tas vienmēr nozīmē iespēju parunāt un iepazīt citu redzējumu vai citu pasauli. Jā, viennozīmīgi. No citas puses paskatīties, man liekas, ka tas ir tas, ko mēs arī cenšamies šodien cilvēkiem palīdz ieraudzīt seniors un cilvēkus ar, nu, kā man paši cilvēki ar invaliditāti, viņi saka, mēs gribam, lai mūs sauc par cilvēkiem ar dažādiem kustību vai traucējumiem, bet nevis ar invaliditāti. Bet tā ir kā kuri, jo dažiem tiešām tās nav kustības, dažreiz tas ir acis vai ausis. Un šis bija arī mums sākotnēji ļoti grūti saprast, kā to pareizi teikt, lai neaizskartu šos cilvēkus. Jo viņi ir ļoti, tieši tā kā jūs sakat, viņi ir ļoti dažādi. Tas man būtu jautājums, kā pareizi, kā vajadzētu uzrunāt tiešām, kā tu esi sapratusi? Tas, ko es varu teikt, tikai to, ko mēs esam izvēlējušies kā sev pieņemamu, mēs viņus saucam par cilvēku ar invaliditāti. Viņiem tas ok? Es teiktu, cik cilvēku. Jā, jo mēs esam arī sākotnēji mēs teicām cilvēku ar īpašām vajadzībām. Es nezinu, es neesmu atradusi, vai mums, piemēram, likumdošanā ir viens konkrēts šis nosaukums, par ko tā teikt būtu vienojušies. Un
Jo tas, ko man nekad runājot, negribās viņus kaut kā pazemināt, vai kā citādāk, nu tā teikt, uzrunājot viņus, izteikties vai necienīgi, vai tā, lai viņiem būtu nepatīkami. Bet ja kāds man var pateikt, kā visiem derētu, es labprāt uzklausītu. Bet šis ir tāds, nu jā, cik cilvēki, tik viedokļu. Un vai visiem, piemēram, tie, kuri ir vājredzīgi vai neredzīgi, derēs tāda pati uzruna kā tiem, piemēram, kuri nevar pārvietoties, vai, piemēram, tie paši, kuri ir cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem. Jā, vienkārši tās grupas ir dažādas. Jo vienkārši tā iebilde, ko es dzirdēju no viņiem, kad tajā viņu tā kā statusā tiek ielikts uzsvars uz to nespēju, uz tību traucējumiem, ar invaliditāti, vai ne tā kā. Bet ne, un tāpēc es zinu, ka ir pat atsevišķa kustība, kas ko viņi paši veidojuši, ir spēju kustība. Uzsvert nevis to, to, ko viņi nespēja, vai ne? Bet uzsvert to spēju un tādā veidā, protams, kā to nosaukt, tas ir cits jautājums, bet viņi paši saka, viņus visu laiku nemotivē tas, ka viņiem parāda, ka viņiem ir trūkums. Viņus motivē tad, kad izceļ to, kas viņiem, ko viņi māk, ko viņi spēja. Ja, un, to droši vien jādomā, kā to ielikt tādā juridiskā vai tādā sociālā nosaukumā, bet es pilnībā piekrītu. Iedomājos, ja man visu laiku, teiktu, pieņemsim, es teiksim, varbūt nemāku adīt. Un tad man visu laiku sauktu, tas vīrietis, kas nemāk adīt. Tas adīt nespējīgais. Jā, adīt nespējīgais. Adīt nespējīgais. Ko tu varētu mums teikt? Es vienkārši iedomājos tā empātiski, kā viņiem palīdzēt. Jo likumdošanā, mums ir invaliditātes grupa. Jā. Un, protams, tāpat laikā, es domāju, ka tas mazliet ir arī par mūsu attieksmi. Ko mēs no tā vai mēs uztveram, ka tāpēc, vai es tajā saskatu, ka viņš ir invalīds? Nē, es vienkārši saprotu, ka, tas tāpat kā daudz bērnu ģimene. Tas vienkārši, man šķiet, ka varbūt mums dažkārt vieglāk lietas ir jāatver. Ka tas ir vienkārši apzīmējums. Tas jā, bet ja cilvēks ļoti ievainos tajā, tad, un tas arī ne visiem, jo dažiem, liekas, viņiem, viņi nav kā viņi sauc, viņš tāpat darīs, ko viņš dara. Bet... Jo arī starp mūsu autoriem ir tādi, kuri viņi ir, tā teikt, iekšēji stalti un lepni, un viņi saka, ka, piemēram, viņi negribētu, lai viņa aprakstā tiek minētas, tā teikt, ļoti smagas lietas. Un mēs to, protams, respektējam. Tāpat laikā tas, ko mēs esam pamanījuši, ka tie, kas ir pircēji, viņi novērtē atklātumu. Un, ja mēs godīgi pastāstam, tas nenozīmē, ka tā ir tāda žēlošanās, bet tas ir stāsts par to, cik mēs esam atšķirīgi. Un tieši tā kā jūs minējāt, ka varbūt viņam ir šī invaliditātes grupa, bet viņš māk kaut ko tādu, ko jūs nemākat. Un tas taču ir tas, kas ir interesanti. Redzot tās visas lietas, es neko no tā nemāku, ko viņi māk. Jā. Es nevarēšu turpināt, man nav tā, lai es divnieku un divnieku dubulto pielikt, būs divnieks un trīnieks. Izkārtībā. Lielais jautājums. Kā garīdzniecība un baznīca var skaidrot un attaisnot kara darbību? Ir tad dažādas baznīcas, tomēr dažādas konfesijas. Ir konfesijas, kas ir vienā virzienā, kuras saka, jebkāda veida nogalināšana, ja tas ir ļaunums, apzināta nogalināšana, tas ir ļaunums. Līdz ar to, viņi iestājās gan pret nāves sodiem, gan pret visu. Un tad ir cita atkal baznīca, kas paņem un uzmet krustu pār tanku un saka, šaujiet. Līdz ar to, tāpat kā dažādi cilvēki, tāpat arī mēs redzam, ir šīs reliģiskās dažreiz kustības, kas savā starpā ir milzīgā konfliktā. Ja, un tāpēc ir arī daudz šīs šķelšanās, piemēram, mēs zinām tie paši krusta kari, kas bija viens no traucēkļiem, man vispār gribēt dzirdēt kaut ko no kristietības. Ja,
nu, tāpēc, kad nāk ar, nu, ja tu mums netic, tad mēs nokausim tos, kas mums pretojas, un mēs ienesīsim savu ideju. Bet, protams, es saprotu, ka tur, nu, tas nav, tā nav kristietības, jeb Kristus vēsts, ja, kas pats gāja upurēt sevi par cilvēci. Ja, un arī Gandijs teica, ka nu, tie kristieši man nepatīk, bet Kristu es cienu. Un man liekas, ka tā ir reizēm problēma, ka vispār mēs sajaucam, ir kristietis, grēcinieks, kurš ir atjaunošanās stadijā uz labāku, nezinu, raksturu un Kristus. Jā, tās, man liekas, jānodala šīs lietas. Bet principā es redzu, ka ir baznīca, kas ir pilnīgi totāli pret karu un nosoda jebkādu vardarbību, jebkādu emocionāli, jeb fizisku, un ir kāds, kas pilnīgi atbalsta, ja tas atbilst politikas mērķiem. Nu, teiksim, ir dažas baznīcas, kas tik ļoti saugušas ar valsts varu, ka viņas klausīs caram vairāk nekā dievam. Nu, teiksim tā. Nu jā, un līdz ar to, teiksim, arī tie krusta kari, komentējot tos, es saprotu, ka tas bija Kristus vārdā darīta vienkārši, nu, tāpat kā mūsdienās kristīgā partija, bet dara pa savam. Nu, tā. Un līdz ar to te ir dažādi tie skatījumi arī, un kas vēl, ko es varu komentēt, ka arī tā laika krustneši nogalināja arī tos kristiešus, kas bija šajā pusē, kas teica, ka mēs nedrīkstam nogalināt. Un viņus arī slaktēja. Līdz ar to es vienkārši redzu, ka vēlns ar krustu nav nekas garīgs. Ja? Nu tā, un līdz ar to tas būtu tāds mans komentārs, jo kur ir cilvēks, tur bieži vien tas labais dievišķais darbs tiek sabojāts, tāpat kā, cilvēks, kas dara kaut kādu labu lietu, viņš dabū lielāku algu un kļūst lepns, vai ne? Nu tā, un tāpēc, jā, tā baznīca un garīdzniecības atbildība ir turpināt nest to šķīsto tīro vēsti, kas bija iesākumā, nevis ko mēs tur cilvēki esam sabojuši ar savām idejām. Nu tā, un protams, katra baznīca atbildēs pa sevi, jā, vai katrs garīdznieks atbildēs par sevi, un tāpēc es varu runāt tikai par sevi un atbildēt par sevi, bet, nu tā. Bet, ja jūs skatāties nākotnē, vai jūs redzat lielāku iespēju, ka dažādas baznīcas spēs par kaut ko vienoties, vai drīzāk, ka viņas arvien vairāk centīsies pierādīt katra kaut kādu, nevis kaut kādu, bet savu patiesību? Droši vien ir kaut kādas sarkanās līnijas, kuras jau šobrīd, pieņemsim, atšķirās dažādos jautājumos. Nu, piemēram, Skandināvijā, ja ir valsts baznīca, kas saka, mēs jums maksājam algu, jums jāiet līdzi tiem uzskatiem, kas valda mūsu sabiedrībā, mūsu likumos, vai ne? Nu, piemēram, kaut kādos morāles jautājumos. Un tad ir atdalījusies atkal baznīca, kas saka, mēs nebūsim valsts uzņēmumi, mēs būsim privāti uzņēmumi. Jā, un līdz ar to šie dialogi vairāk mazāk viņi ir, bet agri vai vēlu viņi aizved līdz tādas sadalīšanos, un es neteiktu, ka tas ir slikti, jo tad jau es teiktu, ka reformācija arī bija slikta. Es domāju, ka reformācija bija ļoti vajadzīga, jo tas valsts uzņēmums ar krustu bija izgājis pāri jebkādiem pat normāla cilvēka saprātam. Ne? Un tāpēc es domāju, ka daudzās lietās viņa eskalēsies, jo, ja mēs runājam, ja valsts un baznīca jābūt nošķirtai, tādā ziņā, tad tas ir kaut kādā ziņā arī veselīgi. Tur, kur tajās valstīs, kur valsts sāk kontrolēt baznīcu, tur notiek šīs šķelšanās. Ja? Un tāpēc kaut kādā ziņā baznīcai jārespektē valsts likumu, valsts lietas, bet tā baznīcas ideja ir pārstāvēt Dievu šeit virs zemes, ja vismaz tos likumus, ko viņi saprot, ka Dievs ir atklājis kā radītājs, teiksim, 10 baušļi, cieņa pret tēvu un māti, jā, nemelot, nezakt. Un līdz ar to tās baznīcas, kuras nocietina šo savu sirdsapziņu un kļūst līdzīga, teiksim, cilvēku likumiem,
viņas pazaudē vispār savu jēgu. Nu, tad jau tās vienkārši labas organizācijas, kas cenšas pildīt valsts likumu, bet ne dievu valstības tā kā prātu sludināt. Nu tā. Un ar to es domāju, ka baznīca ir sirdsapziņa, kas ir ārpus šīs pasaules. Viņai vienmēr jārunā pravietiski, jeb, nu, kā saka, ne vienkārši pret straumi, bet jārunā tā, kas tiešām ir pareizs un kas ilgtermiņā būs derīgs. Vērtības, kas ir kā ētikas protonormas, kas nu, tā kā iesāla un pasargātu sabiedrību no sabojāšanās. Nu, tā ir tā ideja. Un, diemžēl, liela daļa baznīcas tiek korumpēta savā sirdsapziņā, iet līdz naudai, valstī vai vienalga kaut kādām sektantiskām idejām un pazaudē labo funkciju, kas viņai sabiedrībā būtu jāpilda. Nu, tā. Atliek cerēt. Jātiek cerēt, jā. Nu, tāpēc dialogam jābūt vienmēr ir. Mans uzskats arī ar savu ienaidnieku ir jāmāk runāt. Jā. Ne tā. Labi, nu, man vēl ir ko likt. Es zinu, Nora, ka tu esi arī pedagogs. Jā. Kas notiek vispār mūsu izglītības sistēmā skolās, īpaši tagad, kad daudz lauku skoliņas, tā kā tāda sajūta, vai grib viņas aizvērt, vai viņas varas ciet. Ko tu vari komentēt, varbūt šajās, noteikti izglītības sfērā? Par mazajām skolām tas, es domāju, ir ārkārtīgi sāpīgs jautājums. Jo mums ir jāapzina absolūti duāla situācija. Proti, es piekrītu, ka ja mazu lauku skolu aizslēgs, tad visticamāk, ka pēc 20 gadiem tur būs vēl mazāk iedzīvotāji. Līdz ar to tas ir tāds valstiskās attīstības jautājums. Vai mēs tiešām gribam, lai mēs visi dzīvotu pilsētās un mums būtu, izkaisīti lauksaimnieki, kuriem pieder hektāri, un tad viņam tur tas viens bērns kaut kā tiek aizvests, vai mēs tomēr sakam, ka mēs gribam apdzīvot Latvijas teritoriju. Tas, ka mazas lauku skolas veic ne tikai izglītošanas funkciju, es domāju, ka tas ir absolūti neapstrīdami. Es apbrīnoju to, kādi pedagogi un kādi darbinieki vispār viņās strādā, jo mēs nevaram salīdzināt skolēnu no masturīgas ģimenes laukos ar skolēnu, kurš mācās Rīgas ģimnāzijā kādā. Nevis tāpēc, ka mēs nevaram salīdzināt, ka viņš ir zēns vai meitene noteiktā vecumā, bet tāpēc, ka viņa ikdiena ir absolūti atšķirīga. Viņa brokastis ir atšķirīgas, viņa tehnoloģiju iespējas ir atšķirīgas, vide, kurā viņš atgriežas pēc skolas, ir pilnīgi atšķirīgas, un tas, vai viņš var kaut ko vēl pēc skolas nodarboties, un tas, vai viņš vispār ir bijis reiz mūžā uz operu vai nav bijis. Tās ir pilnīgi atšķirīgas dzīves. Es saprotu domu un stāstu, ka mēs varam lielās skolās nodrošināt tehnoloģiski labāku attīstību un to visu, un es nesaku, ka tā nav. Tā tas ir. Tomēr vai liela skola lauku bērnam var iedot to emocionālo drošību, ko var iedot maza lauku skola, es domāju, ka nevar. Un tas ir tas smagākais, kas ir šajos svaros. Vai mums ir jāiedod tikai zināšanas un prasmes, vai mums ir jāiedod arī tas, ka tas bērns nebrauc 2 stundas autobusā dienā uz un no skolu, vai viņš var skolā dabūt siltas, tīras zeķes, vai viņš var aiziet parunāties vai atnākt vakarā, tāpēc, ka varbūt kāds viņam mājās ir piedzēries. Jā, tas mans lūgums būtu ieraugiet arī to, ka dzīve laukos ir citādāka. Un es domāju, ka mazajās klasēs bērnam ir jābūt iespējai saņemt izglītību tuvu savām mājām,
ka mēs nevaram pateikt, ka pēc bērnu dārza bērns var iet uzreiz uz lielu skolu. Rīgā var būt, un droši vien, ka jā, un pilsētās arī jā. Un noteikti būs kāds, kurš oponēs teiks, bet kaut kad jau viņam būs jānonāk. Varbūt būs jānonāk, bet mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem nav augstākās izglītības. Un mums ir arī jāsaprot, ka būs bērni, kuri tālāk par 9. klasi nekad nemācīsies. Un vai tāpēc viņu vajag aizvest uz lielu skolu, tehnoloģiski ļoti attīstīt, bet varbūt viņš savos laukos var iemācīties labi braukt ar traktoru. Jā, es zinu atkal atbildi, ka viņš nemācies zāģēt ar harvesteru. Bet, ja mēs skatāmies arī uz tādu Eiropas attīstību, nav tā, ka mums šobrīd ir tikai tehnoloģiju dzīve vairs paredzēta. Un es ļoti, ļoti gribētu, ja mēs redzam, ka mazā lauku skolā ir bērns ar lielu potenciālu un ir iespējams, ka mēs šādam bērnam nodrošinām, ka viņam ir iespēja mācīties lielākā un tehnoloģiski attīstītā skolā. Un ja tā teikt, ja to vēlas bērns un ja to vēlas vecāki. Bet ja mēs aizvērsim jebkuru šādu sociālo saliņu, jo skola ir sociāla saliņa. Tas ir līdzīgi kā mēs arī, tas nav tikai stāsts par biznesu. Tas ir stāsts par sabiedrību, tas ir stāsts par, tā kā jūs minējat, kāpēc mēs vispār esam vajadzīgi. Un tad es teiktu, ka labāk, lai paliek maza lauku skola nekā lauku pasta nodaļa. Man liekas, ka te es ieraugu no tāda sociāla antropoloģiskā skatījuma ir individuālismu kultūras un kolektīvismu kultūras. Kolektīvismu kultūras ir vairāk tāda hierarhiskā domāšana, ir tie vecai, tēvi, ja, un tad ir tā cieņas kultūra ļoti izteikti pret iepriekšējām paudzēm, pret tiem, kas ir statusa pēc skolotāja, vadītāja. Vienkārši viņus cieni, tie ir tāpēc, ka viņi par tevi rūpējas un tu viņus cieni. Un tajās kultūrās mērķis ir attiecības, saglabāt attiecības kopējos vajag. Individuāls kultūras, kas nāk no rietumiem, Anglija, Amerika, tur atkal uz individa sevis pašizpausmi, savu sajūtu, vēlmi izpausmi, un viņi mērtētu ne uz attiecībiem, bet uz uzdevumiem. Un tā kā uzdevumi, sasniegumi, līdz ar to tas cilvēks kaut kādā ziņā tiek norulēts. Viņš kļūst tikai par tādu mehānismu, ja jūs nevarat sasniegt šos mērķus, šīs atzīmes vai šo, tad kāda jēga, vai ne? Un tad jēga parādās kā sasniegumos, un tad tā sasnieguma kultūra ir padarījusi mūs tik ļoti aizņemtus, ka mums tiešām nav laiks attiecībām, bet tas jau nav svarīgi. Galvenais, kad uzbūvēt kaut ko jaunu, kaut kas jauns, jauna izklaide, jauns. Tā, man liekas, ka arī tā tīra domāšana, tā individuālisma ir ienākusi, man liekas, šeit, kur tas cilvēks kā vērtība, no vienas puses, jā, viņš ir, bet tajā laikā pazūd tāds cilvēciskais vienkārši faktors, man liekas. Man šķiet ļoti, ļoti būtiski, lai paliek. Protams, ir jāsaglabā tā iespēja, ka cilvēks jebkurā brīdī var mācīties tālāk. Arī tad, ja viņš ir, teiksim, mācījies mazā skoliņā, ka viņam ir iespēja tālāk mācīties, un, protams, iespējams tālāk mācības būtu arī tālāk no mājām. Bet tas ir arī cits vecuma posms. Tas ir tad, kad tas bērns ir arī vairāk nobriedis. Bet vai mēs gribam, lai, piemēram, 4., 5., 6. klases bērni ilgstoši uzturās ceļās starp mājām un skolu? Visdrīzāk sēž telefonā. Jā, mēs dzirdam dažādus šos stāstus un arvien no jaunākiem bērniem, gan par dažādu veidu vardarbību. Es nesaku, ka tas nevar notikt arī mazākā vidē, bet mazākā vidē to parasti pamana ātrāk. Visi zina ciemā, kas... Jā, un arī par šo attīstību un par šīm mācībām, vai mēs katrs zinām, piemēram, pabeidzot 9. klasi, ko mēs mācīsimies un ko mēs darīsim? Es domāju, ka nē. Man nebija ne jausmas, ko es darīšu pēc 9. klases. Man pat pēc 12. nezinu. Tieši tā. Un tas, kas man ļoti patīk, ka šobrīd, jā, mēs runājam par šo mūža izglītību. Mēs darām vienu lietu, mēs saprotam, man trūkst zināšana tādā jomā. Es eju mācos. Protams, es pats izvēlos, cik padziļināt to mācīties. Vai man to vajag studēt, vai es eju kursos. Bet ir šīs iespējas. Un pateikt, ka viņiem visiem vienmēr vajadzēs studēt, un tāpēc viņiem ir tālu jābrauc uz skolu, man to ir grūti. Es saprotu finansiālo pusi. Es tiešām saprotu, ka tas ir smagi, ka uzturēt mazu skolu ir smagi, un es nesaku, ka nevajag uzlikt
es sapratīšu, ir kādi limiti, bet limitam ir jābūt samērīgam. Es nesaku, ka mums ir jāuztur skola ar 7 skolēniem. To es nesaku. Bet ja tajā vidē pagaidām vēl ir bērni, kas veido skolu kā institūciju, tad es domāju, ka mēs neiegūsim vairāk likvidējot šo skolu. Es domāju, ka mēs tikai zaudēsim. Jā, piekrīt. Tā. Liksim šādi. Jā. Kas ir grūtākais garīdznieka darbā? Jeb kas ir lielākie izaicinājumi? Droši vien katrs garīdznieks varētu teikt tādu savu. Ir dažādas lietas. Viens droši vien ir redzēt, teiksim, man vismaz ir ļoti grūti redzēt, kad, piemēram, es redzu, ir pāris, kuri ir precējušies, kurus varbūt es arī laulājis, un kad tu redzi, ka, cik tu centies, tu nekādīgi nevari viņus izmainīt, vai ne, un tu vari dot padomus, tu vari dot iespējas, bet beigās, ja tā laulība, piemēram, šķirās, tu saproti no vienas puses, tu sāc domāt, varbūt tu kaut ko darīji nepareizi, varbūt tev vajadzēja kaut kā. Ja tāpēc laikā, paliek, rētas, paliek kaut kādi bērni īpaši, ja ir, vai ne, un tas ir rada tādu sāpi, kad liekas tam, kam vajadzētu funkcionēt un darīt abus laimīgus, beigās atstāja, visus gan arī nelaimīgus kaut kādā ziņā. Protams, jau ir otrās iespējas un tā, bet, tomēr, ja runā par tādiem ideāliem, redzēt, kad cilvēki, teiksim, šķirās, tas man ir tāda sāpīga lieta. Vēl ir arī, ka, teiksim, ir cilvēki, kur, piemēram, kaut kādās atkarībās, un viņi tā kā, kādreiz ļoti spītīgi turpina palikt tajā, bet cieši arī visi pārējie, gan darba devēji, gan ģimene, gan bērni. Droši vien visgrūtākais ir redzēt to cilvēku sāpes un saprast, ka ir lietas, ja viņš šo darītu, varētu uzlabot, bet viņš vienkārši negrib vai nevēlta tam. Un tad es sapratu nedaudz no tāda radītāja perspektīvas, ka tāpat kā nenotiek mans prāts visu draudzes cilvēku dzīvēs, tāpat arī nenotiek dievprāts mūsu dzīvēs, jo beigās tā mana izvēle noteiks to virzienu, jo, teiksim, tēvreizē mēs zinām to lūkšanu, lai notiek tavs prāts, kā debesīs tā ir zemes. Tas nozīmē, ko? Ja es to nelūdzu, tad, principā, es dzīvoju pēc savu prāta, tā arī nekad neuzzinu, kāds tad būtu radītāja plāns priekš manas dzīves. Un tieši patiesībā mana izvēle ir kā citi saka, kad mūsu sirds durvis ir durvis, kurām rokturs tikai manā pusē. Un es varu ielaist tur vai citu cilvēku, es varu ielaist iespēju, varu domu vai Dievu ielaist tur, vai arī neielaist. Un redz, ka viena daļa cilvēku vienkārši negrib ielaist. Ne tikai labus padomus, ne tikai labus cilvēkus, ne tikai Dievu, bet vienkārši nocietinājušies un nemeklē palīdzību un cieši savā sāpēs. Tas ir visgrūtākais, ka tu zini, ka varētu viņam palīdzēt, bet viņš pat nevēlas. Tas visdrusku varētu būt garīdznieka viens no smagākajām lietām. Jā. Bet šajos gadījumos vai jums nav dažkārt sajūta, ka viņš gaida vienkārši žēlošanu un ka viņš pats nav gatavs darīt? Jā, ir dažādi. Tad vieniem ir šī sevi žēlošana, ļoti no tās jāuzmanās, jo tur ātri sākās manipulācija un tādas lietas, ka viss ir tikai ap viņu, ka visa zeme griežās tikai ap viņu, zemeslode, bet un tādos brīžos jāmāk konfrontēt mīlestībā, kā saka, runāt gan patiesību, bet saprotot, likt viņam saprast, ka šī patiesība ir ietērpta mīlestībā, lai vieglāk var norīt. Tāpat kā zāles, kuras ir saldas, lai viņas varētu bērni norīt. Tāpat to patiesību runāt mīlestībā, lai viņš saprot, ka tas jau viņam ilgtermiņā ir palīdzoši. Un reizēm ir cilvēki, kas atkal dzīvo pēc tāda domas,
katrs pats sev laimes kalējs, tā ir mana problēma. Tas ir gandrīz nepieklājīgi citiem ar to uzbāzties. Bet tas arī nav pareizi, jo tad kāpēc tad tie citi cilvēki ir mūsu dzīvē apkārt? Priekš kam tad viņi? Lai palīdzētu viens otram. Ne? Tā, un tad tādas dažreiz mums ir cilvēkiem problēma. Jā. Tā. Man ir viens dubultnieks, ne mans dubultnieks, sešnieks, dubultnieks. Cik viegli ir būt par skolotāju mūsdienu skolās? Tieši skolotājiem. Jebkurš darbs, kuru tu mīli, ir viegls. Nemaz nav tā, ka, jo es dzirdu citus skolotājus ārprāts tajā skolā atkal un atbrauc. Vai ir garoziņa? Katram darbam ir garoziņa. Viņi kļūst biezāki skolotājiem, varbūt tā. Es būšu ļoti skarba. Nav grūti strādāt ar bērniem. Strādāt ir grūti ar vecākiem, kuri domā, ka viņi zina, kā vajag strādāt pedagogam. Jā. Un es domāju, ka vai ir izaicinājumi? Ak, Dievs, jā, un daudzi. Un ir nemitīgas izmaiņas un nemitīgi jauni regulējumi. Un allaž gribētos, lai kāds tā teikt, piemēram, tagad jaunajā standartā vajadzēs 3 līmeņu uzdevumus. Atsūtiet kādu paraugu. Lai nav tam katram skolotājiem jātaisa. Bet katrs mēs taisīsim savā skolā un darīsim. Es domāju, un šis ir atkal tāds salīdzinājums, ka labs skolotājs ir tas, kurš to savu darbu mīl, un tas izklausīsies ārkārtīgi skarbi, bet skolotājs pamatā nestrādā dēļ algas, tas, kurš mīl savu darbu. Tās es dzirdēju. Jā, jo, protams, ka sanāk strādāt ilgāk, sanāk strādāt citādāk, bet tas, ko tu vari saņemt skolā, jo es esmu strādājis, man allaž ir bijis paralēli izglītība un uzņēmējdarbība. Visu mūžu man tā ir trāpījies. Tas, ko es varu saņemt skolā, tad, kad tam bērns saka, skolotāji, es sapratu, vai arī mums nenotiks matemātiku, kāpēc? Es to nekad nesaņemšu uzņēmējdarbībā. Šī uzņēmējdarbība ir mazliet citādāk. Iepriekš man bija saistīta uzņēmējdarbība būvniecība, kas ir ļoti tāds vīrišķi un tāda tieša joma. Tas emocionālais, ka tu redzi, ka tu kādam esi noderīgs un ka viņš grib pie tevis nākt mācīties. Tas jau ir tas. Papīri, kuram patīk rakstīt papīrus? Viņi vienkārši ir jāraksta. Un tas brīdis, kad tu saproti, ka tu vari pastāstīt tā, ka viņam sanāk un ka viņš atnāk un saka, skolotāj, man tagad ir 8. Tāpēc jau ir vērts to darīt. Jā, tāpēc pedagoga profesija ir izaicinoša. Es saprotu, un mani tas ļoti dara bažīgu par to, ka mums nav jauno pedagogu. Par to, ka pedagoģijā ir krīze, tas ir fakts. Jo, ja mēs paskatītos, cik daudz ir vakances pedagoģijā, tas ir traki. Es neapskaužu šobrīd nevienu skolas vadītāju, jo nav kur paņemt jaunu speciālistu. Nav tāda atalgojuma, ko, piemēram, piedāvāt fizikas skolotājiem, lai viņš nāktu mācīt skolā fiziku, nevis aizietu ražošanā un būtu fiziķis. Es kopumā esmu bažīga par to, kā būs. Bet es zinu, ar kādām degošām acīm ir daļa pedagogu. Es esmu ārkārtīgi pateicīga par to viņiem. Es gribētu cerēt, ka vēl tādi būs. Un tāpat laikā mums ir arī cilvēki pedagoģijā, kuri ir ar lielu stāžu, un arī viņiem milzīgs paldies. Jo tas, ka varbūt viņi neizmanto tik modernas metodas, tas nenozīmē, ka viņi iemāca dažkārt sliktāk. Tāpēc, jā, tā teikt, ja jums patīk bērni, ja jūs mākat būt pacietīgs, tad pamēģiniet. Varbūt jūs iegūsiet tādu sajūtu skolā, kur jūs biznesā neiegūstat. Man liekas sajūta, ka ja kādreiz jūs palīdzējāt celt ēkas, fiziskas materiālas vietas, kur cilvēki dzīvo, tad tagad jūs gandrīz ceļat cilvēkus, būvējat viņu pa ķieģelītiem vienu zināšanu otru. Es to saucu par tādu
cilvēku celšanu, uzbūvēšanu, viņš arī attīstās, veido šis bērns. Man liekas, tā ir milzīga atbildība būt par pedagogu, jā. Tā ir milzīga atbildība, bet tas ir arī liels gandarījums, kad tu redzi, kā viņš izaug. Un tas, kā tas bērns skolā mainās 3 vai 5 gados, tas ir fantastiski. Un tas, kā, piemēram, bosiki puikas, kas ir bijuši pie manis atnāk, sāk mācīties, un viņi ir pabeiguši skolu, un viņš mācās 2. kursā, un viņš piezvana, skolotāji, kā jums iet? Es tagad nodarbojos ar zivju tirdzniecību. Jums varbūt vajag zivis. Bet tas ir stāsts par cilvēciskām attiecībām. Tas ir stāsts par to, ka, piemēram, es ticu, ka mans uzdevums viņam ir nevis iemācīt matemātiku, bet parādīt, kā iemīlēt matemātiku. Jo apgūt var katrs. Jā, vienam palīdzēs tāds skaidrojums, otram citādāks, un tas ir tas, kas ir tas skolotāja, tas drusku sarežģītais darbs, to atšķirīgo pieeju atrast. Bet tas ir, mēs atgriežamies pie tā paša, mēs katrs esam atšķirīgs. Un vienam palīdz viens skaidrojums, citam cits, bet tajā brīdī, kad mēs atrodam kopīgu valodu, un kad viņam gribās, tad tur viss būs kārtībā. Jā, radīt pareizo attieksmi un apetīti. Jā, jā. Pasaule pēc 10 gadiem. Kāda būs? To jūs jau zināt, kad es nezinu. Bet uz kurieni viņa virzās? Ļoti liels jautājums, kā risināsies kara attīstība šeit. Tas ir viens. Eskalējas 2 pasaules, kolektīvismu un individuālismu, kā jūs minēju. Jo saprotu, ka Krievija un citas vairākas kolektīvismu kultūras apvienojas arī digitālā naudā izdot. Savukārt rietumi cenšas arī, un tur tā cīņa ir, un mēs esam Latvijā pa vidu tam. Es uzskatu, ka notiek kaut kāda kultūru vēsturisko vērtību devalvācija arī rietumos. Daudzas vērtības, kuras gadsimtiem vispār netika pat domāts, ka tā ir vērtība, tiek pasniegts kā īpaša vērtība. Kaut vai dabiska ģimene. Un tiek izjaukti cilvēka veidošanās pamati, ka viņiem vajag tēvu un māti, lai viņš veselīgi veidotos. Līdz ar to pret visiem zinātniskiem pierādījumiem tas tiek kaut kādā ziņā ignorēts ar kaut kādu savdabīgu, manuprāt, globālu politisku ideoloģiju, kur ilgtermiņā radīs vēl lielāku eskalāciju, jo pretdabīgais sastapsies ar dabisko. Tas konflikts vienmēr ir, ka tu mēģini kaut ko minoritāru padarīt kā maksimālu, kā visiem vajadzīgu. Viņš vienmēr būs izraisījis pret sevi pretestību. Līdz ar to es domāju, ka, diemžēl, manuprāt, konflikti nemazināsies, viņi būs vēl vairāk eskalējušies, vienkārši vēl skaidrāk cilvēki varbūt polarizēsies visdrīzāk. Un jautājums ir par globālo politiku, kas veidosies, vai, ja tiks ieviesta viena digitāla nauda, tad tas var būt ļoti, mazam uzņēmējam, mazam individam, mazam cilvēciņam ļoti neizdevīgs laiks. Es nesaku, ka tas būs pēc 10 gadiem, bet šobrīd redzu, ka process uz to ir. Virzieni ir, cīņa par globālo politiku un lomu tajā notiek. Un tādas mazās tautiņas kā latvieši, jautājums, vai mēs spēsim noturēt to savu identitāti, savu būtību un saprast, ka arī mums ir vieta zem saules. Un līdz ar to daudz, ko izteiks mūsu politiķu lēmumi, mūsu pašu lēmumi, vai mēs dosimies kaut kur citur, vai tomēr paliksim šeit un turpināsim būvēt. Es domāju, ka tas būs vēl izaicinošāks laiks. Diemžēl, kādā daļā, bet tajā laikā ar to visu es zinu, ka grūtībās cilvēki arī meklē viens otru atbalstu. Un es domāju, ka iespējams, ka kaut kur attiecību dziļums pat varētu
būt vēl dziļāks, vēl, jo vienkārši būs vajadzība pēc tā, jo, ja pavēros ciešanas, cilvēki vairāk meklē palīdzību. Tā, līdz ar to, kur viena puse negatīvā, otrā varbūt pat ir puse pozitīvā. Tā. Tāds varbūt man skatījums. Man nav ko likt. Un šī arī man jāizlaiž gājiens. Man ir ko likt. Man vēl ir ko likt. Ja jūs savā līdzšinējā dzīvē varētu mainīt 3 lietas, ko jūs darītu citādāk vai ko jūs mainītu? Viennozīmīgi būtu kādi nedarbi, ko es darīju bērnībā. Tos droši vien negribētu darīt. Nav vērts par viņiem stāstīt, bet ir dažādas tādas lietiņas, ko man ik pa laikam piemin. Tas būtu viens. Droši vien es, tā kā daudz, man aukla mājās bija televizors, tad es ļoti daudz laika iztērēju vienkārši sēžot pie televizora. Un to es tikai, kad pieaugu, sapratu, ka tik daudz nepareizi veltīts iztērēts laiks, kad noteikti to es būtu daudz savādāk tērējis, vairāk sev attīstījis, vairāk, ja es būtu, zinājis, cik laiks īstenībā ir dārga lieta. Trešais, ja zinātu, cik man ir forša sieva, es droši vien, necenstos izmēģināt attiecības ar jebkādu citu pirms viņas, teiksim tā. Jā, droši vien, ka tās tādas pirmās 3 lietas, kas tā ienāk prātā. Skaisti. Jā, tā. Man vēl viens dubultais. Jūs esat pedagogs Ikšķilas brīvajā skolā. Nosaukums brīvā skola asociējas 2 lietās. Viena, man var rasties, ka brīva ir, kas ir neatkarīga, no visiem citiem un tā kā dara kā privāta skola. Vai otra ir brīva tā, kad, tāda brīvība, kad visi dara, ko viņi grib. Bet kāda oriģinālā tā ideja un tā, kas šajā Ikšķilas skolā, ar ko tad viņi atšķirās varbūt ar tādām citām skolām? Es teiktu, ka Ikšķilas brīvās skolas galvenā atšķirība ir latvietība. Šajā skolā tiek godāti visas latviešu tradīcijas. Arī tagad šajā nedēļā mums bija meteņi. Un tas ir tas, kas ir tā caurvija, kas iet cauri. Par fizisko brīvību, jā, bērni katru dienu, neatkarīgi no laikapstākļiem, pusstundu dienas vidū ir ārā, kas ir fiziskā brīvība. Tas, ko es atklāju šajā skolā, kas man likās skaisti, viņi visi slēpo. Viņiem tas liekas pilnīgi tā, jo viņiem šķūnī visiem ir slēpes un visi slēpo. Par mācību procesu gan es neteiktu, ka viņiem ir dikti liela brīvība. Jā, viņiem ir vēl kādas papildus lietas, piemēram, viņi mācās glītrakstīšanu. Tādas varbūt papildus lietas, kuras citās skolās nav, un viņiem ir, tā teikt, mazais klases kolektīvs, kas arī palīdz. Bet jāmācās viņiem ir tāpat, un standarts izglītības uz viņiem attiecas tāpat. Tur vairāk ir tā ģimenes sajūta, kā jau mazā kopienā. Tur ir vairāk šie kopienas sajūtas, šī latviskuma sajūta, un šī ģimenes sajūta, un savstarpēji pedagoga tāds atbalsta plecs, kas, protams, ir arī savi izaicinājumi, jo, ja lielā skolā, protams, teiksim, svešvalodu skolotāji vai matemātikas skolotāji, kur ir vairāk, viņiem ir vieglāk savstarpēji mainīties ar materiāliem un līdzīgi, šeit tas izpaliek, bet ir citas vērtības, bet tas ir tieši par to, ka tās lietas ir atšķirīgas, un es nekad nevaru pateikt, ka viena lieta ir labāka vai cita lieta ir labāka. Ir bērni, kuriem šāda pieeja strādā labāk, un ir bērni, kuriem der liela skola. Un tas ir tieši tas, kāpēc arī tā man iepriekšējā atbilde par tām lauku skolām. Jo mana līdzšinējā pieredze bija darbs tikai ļoti lielās skolās, ar skolās virs 1000 bērniem, un tas ir pavisam citādāk. Un es joprojām nesaku, ka viens ir labi un otrs ir slikti.
Tas ir atšķirīgi. Un ja mēs varam atrast vidi, kurā ir labi vienam bērnam un otram, tad tas ir tas labākais. Un tas, ko es redzu, jo es mācu matemātiku arī privāti, un tie bērni, tur arī nāk jau mācīties bērni no dažādām skolām. Un es nekad neteikšu, ka kāds no tiem pedagogiem ir slikts, jo visbiežāk jau tam bērnam viņš nav sapratis kādu mazu lietu. Un vai nu viņam ir bijis bail pajautāt, un tas ir tāds, ka viņam nav uzbūvētas šīs attiecības, vai arī viņam nav bijis pietiekami laiks, lai izprastu, bet tas viss ir izlabojams. Un vajag dažādas skolas. Jā, paldies. Varbūt jums jau pēdējais ir? Nē, man vēl viens ir palicis. Ko jūs vēlētos izdarīt šajā vasarā? Es biju tik ļoti aizņemts, ka es neesmu pat sācis domāt par šo vasaru, bet ir dažādas tādas lietiņas, ko mums būs gan tīņu nometne, gan vīru pasākums. Gribētos, ka tas labi norit, bet droši vien šeit te aizņemtībā pietrūkstās laiks ar ģimeni un kaut ko tādu ekstraordināru kopā ar viņiem, ka mēs ar sievu un bērniem varam kaut kur kopā kaut ko padarīt tādu tradīciju, ka vasarā vajag. Šogad vēl plāni nav izdomāti, tāpēc, tas tā, ja personīgi. Bet tā gribētos, ka daudz tādas forši projektiņi, ko mēs ar vīriem varam kopā ar tīņiem, lai viņiem tāds labs laiks. Tā, bet droši vien, ka tas ģimene kā vērtība, tas arī ir svarīgi priekš manis, jā. Man šķiet, ka šis ir tas, kam mēs ikdienas steigā lielākā daļa no mums nozog par daudz laika. Jā. Mēs veltam, tajā mūsdienu ritmā, kāds viņš ir, mācīties tiešām arī tajā savā kalendārā ierakstīt laiku, vai sports, vai ģimene, un būvēt tās sarunas. Mājās ar laulāto, ar bērniem, tādējādi izvairoties no konfliktiem, kur var arī nepastāvēt, ja savstarpēji ir izrunātas kādas lietas. Jā. Un arī izkāpt drusku no tām tehnoloģijām. Jā, tieši tā. Man nav ko likt. Tagad gan ir ko likt. Kad jāseko mums līdz laikam, īstenībā mums vajadzētu noslēgt. Labi. Vajadzētu noslēgt, bet labi, cik jums ir kaut? Viens. Man ir 2. Jā, man ir 2. Tas nozīmē, ka... Bet jums bija 1, jūs to vienu paņēmāt tikko. Mēs draudzīgi nobeigsim. Es draudzīgi? Labi, kā jūs teiksiet? Es domāju, ka tomēr godīgi ir pēc noteikumiem, kad jūs uzvarēsiet. Un ar to domino, domas cepam, pāriet pie jums, tad ceru, ka jums būs ar kādu pacienāt vai kopā padzert tēju vai kafiju un uzēst domas cepumus. Bet mums ir arī kādi mūsu draugi, kas gribētu kādas dāvanīs katram mūsu viesam dāvināt. Mēs arī jums labprāt uzdāvinātu. Un dažādas gan manas garšas, varbūt, zināt, tāds veikaliņš ogrēt. Meitenes brīnišķīgs, meitenes sagatavojums brīnišķīga dāvaniņa. Tad jūs varēsiet baudīt un, nezinu, skatīties, ko no tā var pagatavot vai kur var kaut kādu garšu pielikt. Ogas domas krūzīte. Varēsiet domāt par dzīvē svarīgāko, kas ir svarīgākais. Hamburgeru restorāns, burgeru restorāns Ostrīt dāvana, jums arī dāvana kartīti. Paldies viņiem. Labdarības veikals Hopen arī jūs, kā saka, dod iespēju kaut ko iegādāties, viņiem dāvana kartīti. Dans Gāja tāds veikals, kas pārdod, izplata dažādas auto. Te jūs varēsiet kaut ko notīrīt savā auto vai kaut kāds uzlabot kādu skatījumu. Jums ir mašīna? Jā. Tad būs iespēja, kā saka, no Dans Gā nedaudz uzlabot savu auto izskatu. Savukārt grāmatniecība, izdevniecība un internetu grāmatu veikals Parakletos.lv. Parakletos ir tulkumā mierinātājs, iedrošinātājs. Viņi izdod dažādas grāmatas, bet arī izplata. Un
šis, ko viņi dara, izplata, un viena ir dzirnošās pārmaiņas. Viens psihologs runā par to, cik ļoti svarīgi ir reizēm apzināties tas, kas mūsu bērnībā vai audzināšanā notic tieši dvēselē, reizēm var traucēt mums mūsu attiecībās nākotnē. Viņš runā par robežu nepieciešamību pareizi novilkt, un varbūt tas var palīdzēt vēl dziļāk izprast kādus bērnus, vai, varbūt man viņi ļoti palīdzēja saprast lietas, kas man personību ietekmē, kāpēc es tāds esmu. Un tad varbūt es no vairāk kā no garīdznieka. Dievs valkāja zamdelis, tāds interesants nosaukums, bet šī vēsturiskā personība Kristus varbūt no vēsturisko faktu puses, ko vēsturnieki, ko pētījumi, ko dažādi pierādījumi runā par viņa dzīvi. Tātad ne tik ļoti tas teoloģiskais, bet tieši tas tāds vēsturiskais. Kas tad tas par personību bija, par ko pat Gandijs tik pozitīvi izteicās? Līdz ar to varbūt kādā brīdī būs interese palasīt un vesels maiss. Sirsnīgs paldies. No mūsu puses savukārt. Jums būs Sandras kundzes pīts klūgu grozs. Paldies, Sandras kundze. Groziņš kā simbols, jo groziņā mēs varam ielikt visu kaut ko. Un mēs groziņā varam atnest no meža, bet mēs groziņā varam arī aiznest kādam. Un tāpēc, lai jums groziņš vienmēr puspilns. Lai ir vienmēr ko dot. Jā. Un arī, lai tā sajūta nevis pustukšs dzīvē viss, bet puspilns. Jā. Paldies, liels paldies Sandras kundzei. Manai sievai ļoti patīk šāda rokdarba, viņa pat man tāda mākslinieciska personība. Paldies, liels. Es ļoti pateicos. Tāpat arī man ir jāpasakās sociālā uzņēmējdarbības asociācijai, kur patiesībā tieši mūs saved kopā. Jā, un tieši šis projekts no angļu saucās Podcasting Based Social Impact Learning Environment, jeb, kā es tur iztulkoju, sociāli ietekmīgu podcastu mācīšanās vide ir tāds projekts, un iespējams, ka mums vēl būs kādi 3 raidījumi ar citiem sociāliem uzņēmējiem, lai mēs varam runāt par tām labajām lietām, ko tādi kā Tip un tu, Nora, un dara šeit Latvijā, lai to sabiedrību padarītu labāku, un ka nav viss tikai par materiālo, bet, es teiktu tā, ir finansiāli resursi, bet ir mīlestības resursi. Un ja tie ir tukši, un ja tur ir bankrots, tas, man liekas, ir vissliktākais. Un paldies, kad jūs caur šo esat tik daudziem devuši. Es domāju, ka droši vien pat cilvēki nevar to īstā novērtēt, bet es novēlu tipam nākotni, jaunu, ilgdzīvojošu, ar resursiem, ar idejām, ar risinājumiem, lai tas viss var turpināties. Jā. Paldies, un nākotnē arī podkastam. Daudz interesantus savstarpēji jautājumus, jo šajās sarunās jau viens ir tas, ka mēs izzinām viens otru, bet arī man bija ļoti interesanti klausīties tās sarunas, kas jums ir bijušas iepriekš, jo ikdienā jau mums nav iespēja aprunāties ar tiem cilvēkiem, kurus jūs šeit iegūstat. Un podkasts man pašai šķiet ļoti ērta forma, jo viņi var klausīties mašīnā. Jāsaka godīgi, es ieslēdzu telefonā mašīnā, un tas ceļš aiziet tādā sarunā un jauna izzināšanā par kādu cilvēku, ar kur citādāk es neko neparunātu. Jā, tas man atgādina, ka mums vēl Spotifyā jāieliek pēdējās epizodes, ko mēs neesam izdarījuši. Jā, izdariet tā. Jā, tas mūsu vaina. Jā, paldies. Paldies liels. Bija tiešām jauki. Jā, apusēji. Paldies. Paldies visi, kas skatījāties, un cerams, ka tiksimies atkal ar jums pēc 2 nedēļām. Visu labu!